apgalvojums, ka iekšējās drošības birojas ir institūcija, kura ir dziļi disfunkcionāla un patiesībā aktīvi stimulē visāda veida korupciju iekšējās iestādēs un arī valsts policijā, sāk aizvien skaidrāk pierādīties caur Evijas Kārkliņas lietu. Tātad es vēlējos noskaidrot, kā tas nākas, ka mans iesniegums saistībā ar šīs policistas rīcību tika noraidīts, jo es uzskaitīju tiešām ļoti detalizētus argumentus, prezentēju detalizētus pierādījumus. Iekšējās drošības birojas ilgstoši pastāvēja uz nostāju, ka viņi izmeklēja kaut ko, bet neteiks ko, un korupcija nav. Lūk, un tagad es to visu pārsūdzēju iekšēt ministrijā, un iekšēt ministrija tagad viņiem, kā lai saka, radīja spiedienu kaut ko tur publiskot. Un man jau bija aizdomas, ka neko reāli viņi tur neatklās, un tāpat visu slēps. Un vienkārši jau man zināmo informāciju pasniegs mazliet savādāk, un pilnīgi neko tādu īsti jaunu es neuzzināšu. Un tā tas arī notika. Man pēc informācijas pieprasījuma, pēc apliecinājuma, viņi iedeva dokumentu, kur pēc lietas būtības bija rakstīts tieši precīzi tas pats, ko ideiski viņi man jau teica gadiem. Mēs izmeklējam kaut ko, bet mēs neteiksim ko, un korupcija nav. Kas cits tur nebija rakstīts iekšā. Labi, viņi bija uzskaitījuši tur krimināla likuma pantus. Ok, labi. Bet tur nav nemazākās kripatiņas informācijas, kā viņi ir nonākuši pie šī secinājuma. Nemazākās. Es viņiem prezentēju precīzus argumentus, pierādījumus, skaidru loģisku ķēdi. Kāpēc tas noziegums ir izdarīts? Un viņi vienkārši saka, mēs izmeklējam kaut ko, un mēs konstatējam, ka tur nav pietiekami pierādījumi, un tagad mēs visu beigsim. Un man liekas, ka tur ir vienkārši izmeklētāji tikuši uzpirkti, viņi ir paņēmuši kukuli, un attiecīgi ir izvēlējušies tādu taktiku, ka viņi ignorēs pierādījumus un vienkārši nostāsies pamuļķīša vietā, nevēlēsies saredzēt skaidru loģikas ķēdi, izliksies padomiem un to visu lietu izbeigs, jo viņi saņēmuši kukuli. Es esmu redzējis, ka tāda taktika ļoti veiksmīgi nostrādā arī tiesu sistēmā šeit Latvijā. Ja ir melnā nauda iesaistīta spēlē un ja ir griba, tad var tiesneši ļoti ātri, ļoti efektīvi visādus ļoti pamatotus pierādījumus un argumentācijas ķēdes sistemātiski ignorēt. Viņi var sistemātiski liekt vārdu izteikties, un tas pats arī šeit, manuprāt, ir noticis. Attiecīgi, man liekas, ka tas lēmums atkal būs tālāk jāpārsūdz iekšlietu ministrijā, jo gudrāks es tur neesmu tā īsti ne par ko palicis, bet tajā viņu lēmumā bija tāds viens formulējums, kurš tomēr man lika aizdomāties, jo tur tika uzskaitīta vesela virkne ar krimināla likuma pantiem, kuri kopā nav tikuši pārkāpti. Tad beigās tur nebija rakstīts, ka neviens no šiem pantiem nav ticis pārkāpts, bet ka viņi kopā ir pārkāpti, nav pārkāpti. Beigās bija tas izšķirošais vārdiņš pēc tās virknes, kurš saucās un, nevis vai. Un faktiski tas varētu būt pat tāds kā triks, kā attaisnot pat ļoti precīzi pierādītas un pamatotas lietas. Proti, apsūdzību sagroza tā, ka tur pieliek klāt vēl kaut kādu tādu kripatiņu, kas sākotnēji nebija iesaistīta. Vai pieliek kaut kādu punktu klāt, kurš galu galā nav tik izšķirošs, bet kuru nevar tik precīzi pierādīt. Un tad, balstoties uz to, ka to vienu punktu nevar pierādīt, visus pārējos noziegums faktiski uzreiz, kuri ir pierādīti paši pa sevi,
samet vienā maisā un saka, nu jā, bet tas viens nav pierādīts, un attiecīgi vispār nevainības princips un korupcija tur nav, un viss ir super, un viss ir ļoti labi, un visu lietu atcelt. Ja? Piemērs būtu, pieņemsim, ja Lembergs tur privatizācijas procesā nekrietni iesaistījies ir, viņš tur ir zādzis schēmojis, izspiedis kontrolu paketes, izmantojis mēra pienākums, ja? Tad beigās viņam apsūdzībā vēl pieraksta klāt, ka viņš, nu, ir, piemēram, kaut kādu makšķerēšanas noteikumus pārkāps. Jā, viņš, pieņemsim, ir tur, nu, kā lai saka, pa malu zvejnieku vēl uzdarbojies, jā. Kaut kur ne tā ir copējis zivis. Jā, to vēl pieliek klāt. To visu sacep kopā vienā lielā lietā. Saka, jā, bet vot tas, ka viņš ir tur nelegāli zvejojis, to jau nevar pierādīt. Un kaut arī var skaidri pierādīt, ka viņš ir tur izspiedis kukuļus, izmantojis savu pozīciju. Privatizācijas noteikums ir, kā lai saka, pārkāpis, ir izmantojis amata pozīciju nekrietni. Viņu tomēr beigās nekādi nevar notiesāt un sodīt, jo redz, kaut kur procesā viņam vēl tai visai lietai piecep klāt, ka viņš ir tur kaut kur nelegāli zvejojis. Ja? Un attiecīgi viņš no viss tā tiek atbrīvots. Kaut arī pārējās daļas ir pilnībā pierādīts. Nu, tagad malu zvejnieki, tas tikai tāds fiktīvs piemērs, tur var faktiski jebko citu ņemt. Pilnīgi jebko citu. Un tā var tikt cauri sveikā. Nu, lūk, tā kā manas bažas par to, kad mūsu valstī ir dziļi disfunkcionāls institūcijas, tieši attiecībā uz iekšējo drošības biroju ir 100% tikušas atzītas par pareizām, jā, manas bažas bija pamatotas, tā tiešām ir. Un man ir pamats uzskatīt, ja mums valstī būtu kaut kas tāds kā Jeffriju Epsteinu, ja, ka tur būtu kaut kur tāds, nu, policijas iestāde, piemēram, vadošie policisti nodarbotos kaut kā tādu pedofīlu gredzenu, ja, vadošie, tad viņi tiktu aizstāvēti diezgan precīzi tāpat, kā Amerikas Savienotajās valstīs. Būtu kaut kāda izmeklēšana, kaut kādi virspusējie fakti, kaut kas, bet beigās pateikt, nu jā, mēs izmeklējam kaut ko un pierādījumu nav gan, un visu beigsim. Un teorētiski tad varētu vēl pieprasīt kaut kādi cilvēki, kas cīnas pret netaisnību, detalizētākus dokumentus, viņi varētu pieprasīt tur, nu, atbilstoši informācijas pieejamības likumiem kaut kādas izziņas, un viņi tās izziņas arī dabūtu, bet tajās izziņās būtu iekšā tieši tāpat, kā Amerikas Savienotās valstīs saistībā ar visiem tiem Jeffrija Epsteina aktiem. Tikai informācija, kura jau visu laiku ir publiski zināma, kura ir pieņemama un, nu, faktiski tur neko jaunu neuzzinātu. Tālūk. Tas nav pareizi. Tas nav pareizi. Man pati bažas, ka iekšējais drošības birojas piesac daudz lielākas noziedzīgās aktivitātes nekā šitā ten kārkliņas autoeksploatācijas lietas, bet daudz briesmīgākas lietas viņi piesaca apzināti, būvēt uz melno naudu. Viņi vienkārši nodemonstrē savu attieksmi. Tālūk, paldies, ka skatījāties.